Sirsnīgs sveiciens visiem šajā burvīgajā septembra dienā. Nu jau aiz kalniem nav rudens, klāt ir jaunavas laiks. Mēs esam ielīdušas tādā ļoti biezā aveņu krūmā, baudam garšīgas ogas, skaistas puķes, bet ne jau tāpēc mēs esam sanākuši šodien kopā. Mēs esam sanākuši kopā, lai veidotu kārtējo astroloģisko virtuvi, un šoreiz mēs ielūkosimies jaunavas virtuvē. Un pastāstīsim jums ne tikai par jaunavas ēdieniem, bet arī par parašām, tradīcijām, galda kultūru un par tomātiem, kas paredzēti tieši jaunavas zīmei. Jaunavas laikā. Par cik jaunavas laiks ir ražas laiks, tad arī pašas jaunavas šeit uz zemes ir tāpēc, lai dotu. Turpināsim kā vienmēr ar Dievu vārdiem jaunavas zīmei. Tev, jaunava, nāksies rūpēties par manis radīto bagātību, rūpīgi sekot visam tam, ko ļaudis dara. Aizrādi cilvēkiem uz viņu kļūdām, lai ar tavu palīdzību manis radītais iegūtu ar vien lielāku pilnību. Mana dāvana tev ir domas skaidrība, tā palīdzēs veikt tev manu uzdevumu, un jaunava atkāpās savā vietā. Šoreiz jaunavām piedāvāsim vairākus ēdienus. Uzkodās mums būs siera karstmaizītes, baraviku zupa, un tā kā ir ļoti daudz sēņu salasīts, tad šoreiz mums būs otrajā 2 ēdieni. Cepts līnis ar vārītiem kartupelīšiem un siltajiem ķirbju un burkānu salātiem, kā arī ceptas sēņu karbonādes. Un saldajā ēdienā mums šodien paredzēts vējkūks, kas pildīts ar biezpiena masu. Kā jau ražas laikā, jaunavām gatavosim sēņu zupu, baraviku zupu, tepat putnu mežā salasītas, apškundziņi, baraviciņas. Visu griezīsim gabaliņos, liksim katlā vienlaicīgi ar miežu putrēmiņiem, kartupelīšiem, garšvielām un apceptiem sīpoliņiem. Un apmēram pēc minūtēm 20 zupiņi būs ēdama. Jaunava. Ēdieni izvēle, galda kultūra un ēšanas paradumi. Ēdam gudri. Jāsāk būt ar to, ka jaunavas zīmē dzimušie ir intelektuāli un gudri, arī izsmalcināti ļaudis. Viņu prāts atrodas nerimtīgā domu varā. Jaunavas atslēgas vārds ir es analizēju. Līdz ar to šo zīmju pārstāvjiem ir svarīgs tas, kā, ko, kad viņi ēd. Svarīgs ir viss, arī sīkumi un detaļas. Jaunava pamanīs to, ko citu zīmju pārstāvji ēdot nesajutīs. Garšas, nianses, sastāvdaļas, it viss ir būtisks. Tomēr jaunava pārstāv zemi, tātad būtībā vienkāršību. Tie ir samērā konservatīvi ļautiņi, arī ēdienu izvēlē. Vispārbaudītais, vienkāršais, labi izgaršojamais, sātīgais, pamatīgais, tas piedien jaunavām. Eksperimenti un nesaprotami izskata un garšas ēdieni nav viņu gaumē. Kā jau romantiskas būtnes, jaunavas izvēlas arī romantisku ēšanas gaisotni. Vislabāk ēdiens, protams, garšo mājās, mierā un klusumā baudīts, bet dažos gadījumos var apmeklēt kādu labu kafejnīcu, restorānu vai uzrīkot arī draugiem pikniku pie dabas, tā teikt, tuvāk pie zemes. Jaunavām patīk senatnīgas lietas, tādas, kas no vecmāmiņas pūra lādes ar odziņu. Tāpēc galda noformējumā labprāt izmanto senlaicīgas servīzes, terīnes, mērķu traukus. Virtuve varētu būt jaunavu pils un māja vienlaicīgi.
Tur viņas jūtas savā ādā. Daudzas no jaunavām labprāt izvēlas mājsaimnieces statusu. Tam patīk par kādu rūpēties, gādāt, tāpēc no jaunavas mājām nepēduši neaiziesiet. Skaļas un ļaužu pilnas viesības īsti nebūs viņu gaumē, bet mīļš, draugu un radu pulciņš gan. Kas tad jaunavām garšo? Pirmajā vietā pēc aptaujas ierindojas siers un siera izstrādājumi. Par to jaunavas balso gandrīz vienbalsīgi. Kartupeļu, karbonāde, vistiņas, gaļa, zupas, mērces, saldie, kūciņas. Viss klasiskais būs jaunavai pa prātam. Ar zivīm droši vien ir tāpat kā citu zīmju pārstāvjiem. Vai nu ļoti garšo, vai galīgi ne. Pie vainas varētu būt asaks, jo jaunavas smalkā nervu sistēma var nepaciest ilgu knubināšanos gar tām. Tā kā viena no jaunavas iecienītākajiem produktiem ir zivs, tad mēs arī nolēmām šoreiz zivtiņu pagatavot. Un izvēlējāmies līņus. Un tagad mēs, kā zināms, līņas ir diezgan asakains, sevišķi muguras daļā. Tāpēc mēs tagad uztaisīsim tādus iegriezumus. Tagad mēs iespiedīsim iekšā citronu. Garšai. Un vienkārši cepsim cepeškrāsnī. Protams, uzberot sāli, bet neliksim nekādas olas, nekādas miltus. Mums būs ļoti veselīga un garšīga zivtiņa. Klāt pie zivtiņas būs karstie ķirbju burkānu salāti ar garšvieliņām, dažādām interesantām, kas piedod labāku garšu. Un vārīti kartupeļi, kas arī ir viens no iecienītākajiem jaunavas produktiem. Šodien gatavosim ķirbju karstos salātiņus, par cik arī jau sāk ķirbīši būt gatavi, bet, kā jūs redzēt, sēkliņas vēl nav nobriedušas, tātad var rīvēt pilnīgi visu. Rīvēsim ķirbīt arī uz rupjo rīvu, tāpat kā burkāniņu, apmēram pusi uz pusi ķirbīt burkāniņu, sīpoliņu apceptu, iespiežam iekšā ķiplociņus pēc garšas, cik kurš stipru grib. Var vēl pielikt papriku, mums tā drusku nedaudz tikai ir, bet var likt arī vairākam garšo. Un garšvieliņas būs koriandrs, graudiņi nedaudz klāt, tad, kad nāks gatavi, drusku karijas, kurkuma un var drusku vēl ķimenītes pievienot. Un to visu karsē dziļā pannā, kamēr paliek tāds baudāms pusmīksts vai mīkstāks, kā kuram garšo labāk. Šie salāti ir labi tiem, kam negaršo īpatnējā ķirbju garša, jo nejūt šajos salātos, to ķirbi vispār nejūt. Turpinām ar astroloģisko mini stundu, šoreiz par jaunavām. Esam izskatījuši 5 zīmes, un jaunava mums ir 6. Sākāmies šīs stundiņas no auna, un esam nonākuši līdz jaunavai. Tātad tā ir 2. zemes zīme pēc kārtas, ja ņem pirmo bija Vērsis, tagad jaunava. Tāpēc šī zeme jau būs mazliet spēcīgāka enerģētiskajā ziņā. Kā jūs saprotiet, jaunavas enerģētiskais vecums, ja par to gāja runa iepriekšējās sērijās, ir no 35 līdz 42 gadu vecumam. Tātad cilvēka dzīvē tas jau ir tāds kā nopietnas vecums, brieduma laiks, tāpēc arī jaunavas tiek uzskatītas par nobriedušām personībām, gudrām, intelektuālām, domājošām un analītiskām būtnēm. Ja iet runa par jaunavu ēdienu izvēli, tad jāsaka tā, ka kā jau zemes zīmei, viņas izvēle ir vienkārša, diezgan konservatīva. Galvenais, lai ēdiens ir saprotams, kas tajā iekšā, tas nozīmē sastāvs, jo kā jau analītiskam prātam patīk vienmēr domāt, kas tur ir, kāpēc tur ir un no kā tas sastāv. Tas varētu būt jaunavai tās diezgan raksturīgs. Un tāpēc viņiem nepatīk eksperimentēt. Ja? Konservatīvas personības, līdz ar to arī ēdienu izvēle ir diezgan vienkārša. Kā mēs ar Ivetes izrunājām, kad viņas mamītei arī garšo vienkārši kartupeļu un karbonādi vai tomātiņa krējumu, tad pavisam vienkārši ēdieni, kas ir no bērnības pierasti un nav nekādi pārsteigumi. Jā, tas ir, man arī liekas interesanti, ka katrai horoskopa zīmē ir izveidota savu tomātu šķirne. Jāsaka, ka mēs gan autori neesam šim projektam, ka tās nav mūsu selekcionētas šķirnes, bet savākuši mēs esam viņas visas 12.
Un kā ir jaunavai tomātiņi? Jaunavā ir mazliet tā kā sirsniņas, pēc izskata, tā kā tādas sirsniņas. Bet, protams, šīs ir nelielas, ir arī lielākas sirsniņas. Un tas ir tāds, pēc garšas, tāds ļoti maigs tomātiņš, tāds, viegli saltskāps, tādu ļoti maigi saltskāpu aromātu tādu. Par cik jaunavas mums ir kārumnieces, tad gatavosim šodien viņām vēja kūkas. Mīkliņi skaitās plaucētā. Nepieciešams būs mūsu porcijai 8 olas, 2 glāzes ūdens, paciņas sviesta un 2 glāzes milti. Secība ir šāda. Uzliekam katliņā vārīties 2 glāzes ūdeni un ieliekam tajā paciņu sviestu, lai izkūstu. Plaucētāji mīklē, kad sviestiņš izkusis, ūdenī noņemam no uguns un pievienojam klāt 2 glāzes miltus. Vienmērīgi samaisam, izmaisam kunkulīšus un 7 minūtes padzesējam. Tad, kad mīkliņi 7 minūtes padzesus, pa vienai iecilāsim oliņas, 8 kopā, un mīkla būs gatava. Jaunavas noteikti ir ēdiena baudītāji. Viņām garšo labi paēst. Dažreiz, tas ar gadiem, jaunavas sāk pārspīlēt domāt par to, kas ir veselīgi, kas nē, ko drīkst, ko nē. Tam patīk lietot dažādus ēdienu bagātinātājus, vitamīnus, it īpaši, ja kāds to iesaka par labu esam. Te jāpiemina arī intensīvā roku mazgāšana, jo nedod Dievs kāds mikrobs gadīsies. Tas tā, dzīvē novērots. Jaunavu vājā zona organismā ir kūņģis un nervu sistēma, kas ar neredzamu enerģijas kanāli ir tieši saistīti. Tāpēc uzturas tā baudīšana, ēdienu izvēle tieši šīs zīmes pārstāvjiem vai tiem, kam šajā zīmē atrodas Mēnesis, Venēra vai kāda cita planēta, ir ļoti svarīgs. Jāseko tam, ko ēd, kā ēd, kad ēd, lai stresa stāvoklī tā sacīt neaizēstu vakaros pie televizora vai datora to pašu stresu. Visas soliņas ir iejauktas, mīkli ieņem viendabīgu masu, un pēc tam ar deserta karotīti liekam uz ietaukotas pannas karstā cepeškrāsnī. Durvis virināt nedrīkst apmēram 15–20 minūtes. Jāuzņem laiks, viņas skaisti uzpūšās, izņemam ārā, un pēc tam nogriežam augšņus un pildam vai nu tikai putu krēmu, mūsu gadījumā būs putu krēms ar biespienu, kā vecrīgās, var pildīt šokolādes krēmus, kā eklēros. Mīkla visām kūciņām ir vienāda, gan eklēriem, gan vecrīgām. Ne sāls, ne cukurs tur nav klāt. Ja gribiet lielākas, var lielāku to pickiņu taisīt uz pannas. Ja grib mazākas kūciņas, vai ar siera pildījumu var taisīt. Tādas kreftīgajā arī, vai arī bērnu jubilejā mēs parasti taisam gulbīšus. Tad no tās pašas mīklas vēl izspiež kakliņus tādus līkus, un tad beigās pamērcē vienu to cepumiņu putukrēmā, sanāk kā gulbītiņa galviņa. Ieradumiem arī varētu būt liels spēks, kā jau zemes zīmei. Jauno vīriešu un sieviešu galdu kultūra var atšķirties. Ja šīs zīmes vīrieši var paēst arī tā teikt no pannas, tad sievietēm būs svarīgas gan sēdziņas, galda dekoriņi, iedegtas sveces, pašu roku darinājumu izmantošana galda klāšanā. Virtuves mēbelēm vajadzētu būt praktiskām un stabilām, bez liekiem izskaistinājumiem, mierīgos zemes toņos. Priekšroka, protams, dabiskam kokam, saimes galdam, tādam pārliecinošam. Jaunavs visu dara ilgāk kā citi. Arī ēšanai tiek atveltīts garāks laiks brīdis, ar labu patērzēšanu pie kafijas krūzes vai malkojot ko stiprāku. Dzērienu izvēlē jaunavas dāmas mīl dažādus liķierus, mājas vīnus, šampanieti. Vīrieši izvēlas ko stiprāku vai arī alu, kā teikt, pārbaudītas vērtības. Tomēr ar alkoholiskajiem dzērieniem jābūt uzmanīgiem. Jaunavām tie īpaši nav ieteicami, jo dažreiz var aizmirsties mēra sajūta. Kā saka, kas par daudz, tas par skādi. Jaunavas ir labi saimnieki un saimnieces. Tie vienmēr parūpēsies par pašaudzētiem dārziņiem, konserviem ziemai. Krājumu veidošana šīs zīmes cilvēkiem varētu būt diezgan raksturīga.
Atpūtu jaunavas izvēlas jau pārbaudītās kafejnīcās, restorānos vai klubos, kur nevarētu būt neparedzētu pārsteigumu, nedz ēdienu piedāvājumos, nedz atmosfēras baudīšanā. Arī kompānija labāk, tā pati vecā, mīļā un pazīstamā. Galds par godu jaunavām, šī mēneša galvenajiem jubilāriem. Izvēlējāmies vienkārši sēdienas, bet kā vienmēr viņi iznāca ļoti skaisti, manuprāt, un par cik jaunavām garšo liķierīšu, kā mēs tekstā dzirdējām, tad mēs šoreiz izvēlējāmies kafijas liķieri pie vēja kūkām. Nopietnajā pirmajā ēdienā mums ir baraviku zupa, otrajā mums ir karstie ķirbis salāti, vārīti kartupelīši, zivtiņa, krāsnī cepts līnis. Un tā kā ir vispār sēņu laiks, un sēņu ir ļoti daudz, un patiesībā tās ir ļoti ekskluzīvas karbonādes. Jā, sēņu karbonāde. Bērniem salātiņi vienkāršāki, gurķīts ar tomātiņu un krēmu, kas arī jaunavām, kā mēs dzirdējām, ļoti patīk vienkāršas lietas, un pašu spiesta ābolu sula. Vēja kūks mēs pagatavojām vairākos variantos, tā kā, lai jūs varētu vienkārši paskatīties, ka ikdienā var pagatavot pavisam vienkārši, nemaz nesarežģīt, neko nevajag tikai iepilt. Jā, mazajām jaunaviņām interesantāk būs kā bulbīši, vai ar odziņām. Jā. Lielajām jaunavām vienkārši vēja kūciņas ar pildījumu. Un tagad tās ikdienai, tās svētku reizei varētu noderēt. Jā, tieši tā. Dekorējumam arī nodara vārpu vainadziņš, kas mums vēl saglabājies no koncerta iepriekšējā, bet ļoti labi un atbilst jaunavām. Tā kā daudz laimes jaunavām dzimšanas dienā. Jā, un tiekamies atkal Svaru zīmē.